Sveiciens visiem! Šodien ir piekdiena, 13. septembris. Mūsu asociācija svin 30 gadu jubileju. Šis ir jubilejas gads, un mēs šodien tiekamies lielākajā nozares profesionāļu konferencē, kas notiek vēsturiskā ēkā, kas ir vēsturiskais Rīgas, viens no senākiem kinoteātriem Splendid Palace. Jūs neticēsiet, konferences ir pusē, bet nevienu brīdi man nav bijis garlaicīgi. Sēžu, un ir interesanti klausīties, kas tad mūs sagaida, modelēt, kas varētu būt, kā varētu būt, vai tas notiks. Noteikti nevarēšu uzskaitīt visus interesantos runātājus. Ja jūs tiešām interesē ekonomiskie kaut kādas prognozes un ekonomiskās lietas vai nākotnes perspektīvas, tad noteikti turpiniet skatīties šo video, jo detalizēti par tām pastāstīs jums Citadeles bankas ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Un tiekamies nākamajā Lanītas konferencē. Paldies! Sveicināti skatītāji! Patiesas prieks atkal kārtējā reize tikties Lanīda pasākumos. Un, protams, runājot par nekustamiem īpašumiem, ir svarīgi saprast, kas notiek ekonomikā, kādas ir tendences un kas mūs gaida tuvākajā nākotnē. Tāpēc arī šoreiz dalījos par savu skatu, gan kas notiek Latvijas ekonomikā, kas notiek ārpus Latvijas, un ko tad mēs varam gaidīt šī gada otrajā pusē, kā arī nākamgad. Ja mēs runājam par to, kas notiek ekonomikā, tad, diemžēl, šis gads varbūt ir bijis nedaudz vājāks, kā vismaz es biju personīgi gaidījis gada sākumā. Bija pietiekami pamatots cerības vismaz kaut kādu izaugsmu šogad redzēt, jo gan rūpniecībā bija signāli, ka varētu būt lielāks pieprasījums, jo tā, ka noliktavas sākušas tukšoties, gan inflācija ir samazinājusies, līdz ar to pirktspēja atkal patērētājiem aug. Bet, diemžēl, tādu būtisku izaugsmes pātrinājumu mēs pagaidām neesam redzējuši. Labā ziņa, protams, ir tā, ka arī nekas būtiski sliktāks nav palicis, bet tāda stāvēšana uz vietas ekonomikā notiek. Ja mēs neskaitām inflāciju, tad jau kādus 2 gadus mums ir savā ziņā bez tādas izaugsmes ekonomikā. Protams, ar lielām atšķirībām pa nozarēm. Rūpniecībā, transportā, būvniecībā mēs esam redzējuši mīnus. Tikmēr plusos mēs redzam pakalpojumu nozares, tā skaitā arī valsts sektoru, kur valsts ar saviem budžeta tēriņiem palīdz ekonomikai augt. Ja mēs skatāmies uz šo gadu, kāpēc varbūt tas gads pagaidām ir izvērsies vājāks nekā mēs bijām gaidījuši gada sākumā, tad, protams, rūpniecība ir būtisks faktors, jo tiešām rūpniecības izaugsme, kas bija gaidāma, varbūt pērnā gada nogalē, kad bija signāli, ka, teiksim, Eiropas rūpniecībā noliktavu līmeņi beidzot sāk samazināties, un kas gatavo preču krājumi kļūst mazāk, kas par signāls, kad augsts pieprasījums. Diemžēl tie krājumi palikuši augstā līmenī, jo patērētājs gan Latvijā, gan Eiropā ir gan piesardzīgs, joprojām īpaši daudz nepērk. Un Latvijā, nestoties to, ka mums ir algu kāpums aptuveni 10%, šogad patēriņa izaugsme ir ārkārtīgi zema. Ja mēs skatāmies uz pasaules ekonomiku, tad šis vājums eksporta tirgos, vājums ārējā pieprasījumā ir galvenais iemesls, kas šobrīd tur Latvijas ekonomiku attur no izaugsmes. Mēs paskatāmies noskaņojumu rādītājus, gan Eiropā tie joprojām ir ļoti piesardzīgi, ir tīpaši rūpniecībā un būvniecībā, kur ir drīzāk kritums. Pagaidām, teiksim, to kompensē pakalpojumu nozars, tīpaši Dienvidu Eiropā. Mēs redzam, kas notiek, cilvēki labprāt ceļot, cilvēki labprāt dodas uz restorāniem. Tas tāds pēc pandēmijas efekts, joprojām ekonomika normalizējas. Tas, kas varbūt ir nācis jauns un nepārāk iepriecinoši, tas, ka mēs redzam arvien vairāk vājumu pazīmes ASV ekonomikā. Tas ir gan pieaugošs bezdarbs, gan pasliktinās kredīta kvalitāti. Cilvēkiem grūtāk norēķināties par kredītkartēm, par autolīzingiem, samazinās jaunie pasūtījumi rūpniecībā. Un mēs redzam, jau finanšu tirgi ir kopumā sagaida tādu ļoti strauju procentu likumu samazinājumu ASV. Jo tiešām tie signāli ir tādi, kas varbūt jau ir domāts, iespējams, ka ASV ekonomikā tomēr kādu recesiju mēs redzēsim. Jo pēdējo 2 gadu laikā, tad, kad inflācija izaugta, kad sāka ASV Federālā rezerve celt procentu likmes, tad bija gaidīts, ka ļoti strauji ekonomika varētu nokļūt recesijā. Pagaidām mēs to neesam redzējuši, tiešām 2 gadi bijuši ļoti spēcīgi izaugsmi. Procentu likmes mazinās, un tas galvenais faktors, kas šobrīd ļauj cerēt procentu likmu mazināšanos, ir inflācija, kas tiešām ir zema. Latvijā tie ir 1%, Eirozonā strauji tuvojās 2%. Un labā ziņa, ka mēs skatāmies uz pasaules ekonomiku, tad nav liela cenu spiediena no resursu cenām. Nafta ir tuvu $70 par bareli.
arī lauksaimniecības izēvielas, metāli kopumā ir pēdējo 2 gadu laikā kļuvuši lētāki. Bet tas nenozīmē, ka cenu kāpumu neturpinās. Mēs paskatāmies iekšā ekonomiku, tad cenas kopumā turpina augt. Arī šogad ir auguši pakalpojumu inflācija Latvijā joprojām ir ap 5%, arī Eiropā tas ir virs 3%. Tā kā inflācija ir zema, bet tas nenozīmē, ka kaut kas būtiski paliek lētāk. Tas, ka šobrīd ir centrālajām bankām svarīgi, ka inflācija ir gana zema, lai par to tik ļoti vairs neuztrauktos un tiešām sāk dominēt bažas par izaugsmi, ko varbūt vēl vairāk papildina arī tas, kas notiek Ķīnā. Ķīna tomēr ir pasaules otra lielākā ekonomika, un tur, lai arī kopumā tiek ziņots par IKP izaugsmi, mēs skatāmies uz citiem rādītājiem, vai tā ir inflācija, vai tie ir akciju tirgi, vai tas, kas notiek naudas piedāvājumu. Mēs redzam, ka šī ekonomika bremzējas, un tas visticamāk saistīts, ka Ķīnā ir tomēr plīsis nekustamo īpašumu burbulis, un parasti šīs tādas krīzes, no kurām atkopšanās ir gana ilgi, jo Ķīna ir pēdējos 40 gadus ļoti strauji būvējusi savu valsti. Šobrīd ir uzbūvēta ārkārtīgi daudz moderna infrastruktūra, bet nepieciešamība turpināt šo būvniecību īsti nav. Un tas, protams, tādu struktūrālu lūzumu rada ekonomikā. Ja varbūt pirms dažiem gadiem tie bija 200 miljoni cilvēku, kas būvniecībā nepieciešams. Šobrīd īstenībā varbūt pietiek ar 100 miljoniem. Jo tas pieprasījums vairs nav. Un arī nekustamā īpašumā mājokļu tirgos, tajā brīdī, kad cilvēki sāk uztraukties par nākotnes vērtībām, kad vairs neredz nākotnes vērtību pieaugumu, tad tas impulss ir mazināt parādu līmeņus. No vienas puses palīdz pasaulē mazināt inflācijas līmeņu, jo tas tiešām ietekmē resursu cenas. No otras puses mums tas nav labi, jo tas ietekmē Vācijas ekonomiku. Vācija ir liels eksportētājs uz Ķīnu, un tas ir viens no faktoriem, kas, protams, negatīvi ietekmē Vācijas rūpniecību. Ja mēs skatāmies uz šo gadu un uz nākamo gadu, tad tas viens pozitīvais faktors, ko mēs redzam, tomēr ir algu kāpums. Algu kāpums arī šogad Latvijā ir vairāk kā 10%. Jā, sabiedriskais sektors varbūt skrien pa priekšu privātiem sektoram, kur tas algu kāpums nav tik strauji. Jautājums, kas varbūt rodas, ir kādēļ pie tik strauja algu kāpuma tomēr salīdzinoši mazs patēriņa pieaugums. Un te atbilde, manuprāt, ir cenu kāpums, tās kumulatīvais cenu kāpums pēdējo 3 gadu laikā ir bijis liels. Vairāk kā 30%, un ja mēs salīdzinām, cik pēdējo 3 gadu laikā ir augušas algas un cenas Latvijā, tad īstenībā tā izaugsme ir ārkārtīgi līdzīga. Faktiski pirktspēja nav augusi, un tādēļ gaidīt kaut kādu patēriņu pieaugumu pat šobrīd īsti vēl nav pamata. Mājsaimniecības tomēr prioritizē savu finanšu veselību. Un te mēs redzam, ka, piemēram, mājsaimniecību noguldījumu bankās, cik ir nauda, jau kādu pusgadu vairāk aug, un tas labs signāls nozīmē, ka mājsaimniecību finansiālā situācija uzlabojas. Kas vēl labi Latvijā, mēs redzam, ir pozitīvi signāli parādījušies nekustamā īpašuma tirgū, un tas ir vairāk dēļ procentu likmes samazinājumu. Latvijā kredīti pārsvarā tiek izsniegti ar mainīgām procentu likmēm, līdz ar to mēs ātri jūtam. Un, ja mēs skatāmies jau jūliju un augustu, kādu kredītu izsniegšana ir faktiski jauns rekordus uzstādījusi Latvijā. Tiešām ļoti aktīvs vasaras periods ir bijis. Un tas visticamāk saistīts ar to, ka cilvēki, kas pagājušajā gadā iepauzēja lēmumu, nezinot, cik augsts uzkāps Eiribor likme, gaidot, varbūt būs kāda atlaides, kaut kur kāds lētāk tirgos, kaut kur kāda cenu krituma iespējams nekustamajos īpašumos, ka visticamāk nonākuši savā pie secinājuma, ka, ja vajag iegādāties, es to varu atļauties, tad īsti pamata tālāk gaidīt nav, cenas lētākas nekļūst, naudas cena varbūt mēs nezinām, cik ātri, bet kļūs lētāk. Kurā gadījumā, ja mēs skatāmies uz finanšu tirgus prognozēm šobrīd, tad līdz gada beigām jau visām Eiribor likmēm vajadzētu būt zem 3%, savukārt nākamgad, iespējams, gada beigās tie varētu būt pat 2%. Protams, tās ir prognozes šobrīd, atkarībā no tā, kas notiek ar inflāciju un izaugsmu, šīs prognozes var mainīties. Ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, protams, ka risku ekonomikā mums ir daudz. Mums ir nenoteiktība par ASV ekonomiku, mums ir vājā augoša Eiropa, mums ir ģeopolitiskā situācija, bet man tā tomēr sajūta, ka perspektīva izaugsmē ir. Ja mēs, piemēram, skatāmies, kas mums šobrīd notiek darba tirgu, kur varbūt nedaudz aug bezdarbs, bet tas vairāk ir tā, ka vairāk cilvēki meklē darbu, ir atgriežies cilvēki darba tirgu, piemēram, sievietes, mums mazāk dzims bērnu, arī pēc Covida, tāda situācija normalizēsies, vairs nav nepieciešams tik daudz mājās skolot bērnus un tā tālāk. Bet ir jauna tendence, kas parādījusies uz Latviju, ir sākuši braukt cilvēki. Mēs paskatāmies pilsoniskās migrācijas lietu datus, tad pēdējo 2,5 gadu laikā no 21. gada beigām, ja mēs neskaitām
cilvēks, kas ir no Ukrainas, no Baltkrievijas, no Krievijas, kurš ir daudz kara un politiskie faktori ietekmē, tad uzturēšanās atļauju skaits Latvijā ir audzis vairāk kā 10,5 tūkstoši 2,5 gadu laikā, kas ir diezgan strauji. Algu līmenis mums ir gana augsts, vidēji alga 1600, bet, ja mēs skatāmies jauniešiem vai cilvēkiem, kas ir no 35 līdz 45 gadu vecuma grupā, tā jau Latvijā ir ap 2000 eiro uz papīra, un mēs kļūstam interesanti citiem. Līdz ar to algas mums aug, cilvēku skaits īstenībā pat kaut kur kāds šeit sāk braukt. Patēriņš noteikti augs. Mēs redzam jau Lietuvā šobrīd izaugsmu patēriņu, jo Lietuvā ir cenas ir augušas līdzīgi kā Latvijā, bet algas ir daudz straujāk, līdz ar to pirktspēja ir kāpusi pēdējos 3 gados. Savukārt, mēs skatāmies ārējos tirgos, rūpniecībā, jā, varbūt mēs neredzam tādu spēcīgu izaugsmes signālu, bet pagaidām arī nekādu tālāk kritumu. Visticamāk, cikla ziņā mēs kaut kur tuvu zemākiem punktam esam. Un pagaidām izstāsta, ka procentu likmju samazinājumi Eiropā un ASV tiešām varētu būt diezgan strauji, jo tās bažas par izaugsmu ir. Iespējams, mēs kādā brīdī ASV redzēsim oficiāli ziņu virsrakstos, ka ir recesija, bet, ja mēs skatāmies uz Latviju, uz Eiropu, tad mums jau pēdējo 2 gadu laikā ir bijusi neliela recesija. Un, ja recesiju izraisa tikai tas, ka naudas cena ir bijusi augsta un centrālās bankas ir apzināti nobremzējušas ekonomiku, pacēla procentu likmes, tad tā vēsturiskā pieredze ir tāda, ka tiklīdz likmes tiek samazinātas, tā ekonomika gana ātri iekustās. Un šie pirmie signāli, ko mēs redzam kreditēšanā, ka mums jau aug pieprasījums pēc hipotekāriem kredītiem, arī Vācijā mēs zinām tādas tendences redzam. Tas varētu būt pozitīvais faktors, tā skaitā būvniecības sektors, kas šo ekonomikas atkopšanos varētu veicināt. Jo, ja mēs skatāmies uz mājokļu tirgu kopumā, rietumos, nav sajūta, ka mums šobrīd ir kaut kāds burbulis vai ka mums mājokļu būtu par daudz. Problēma ir cena. Cenas ir augsts un naudas cena ir augsta un ir grūti pieejama, nevar atļauties to, bet tāds fundamentāls pieprasījums ir. Un, manuprāt, tiklīdz mums samazināsies procentu likmes, tā ekonomika gan strauji varētu iekustēties. Tādēļ uz to nākamo gadu joprojām ar tādu piesardzīgu, pozitīvu skatu raugāmies, sagaidām kādu 2,5, varbūt nedaudz straujāku procentu ekonomikas izaugsmu, kas nav varbūt nekas strauji, bet šie pirmie pozitīvie signāli, ko mēs redzam jau šobrīd kreditēšanā un šobrīd kredīta pieprasījumā, ļauj cerēt, ka šoreiz tās prognozes piepildīsies. Un, manuprāt, tas, ka mums parādās cilvēki, kas Latvijā redz kaut kādas iespējas un ir gatavi šeit braukt, tas arī ir signāls, ka mums pašiem varbūt jāapstās uz valsti, jāmeklē tās pozitīvās lietas, ko mēs ikdienā uztraucoties par vienu vai otru lēmumu un runājot par nodokļu politikām vai visām citām negācijām, nepamanām, kur mums šīs iespējas parādās. Tādēļ aicinu, protams, domājam, kā risināt mūsu problēmas un kas ir varbūt tas, kas traucē, bet meklējam iespējas izaugsmei, attīstībai, jo tādas visticamāk mums ir. Paldies!